Sveiki, Jūlija! Sveiki, Veronika! Man ir liels prieks, ka šodien jūs esat radījuši laiku, lai mēs varētu aprunāties un parunāt par tēmām, kā rast atbalstu, kad dzīvē var negaidīti ierasties diagnoze vēsts no ārstiem par to, kad ir onkoloģija un kāds ir šis atbalsta iespējas, jo tieši jūs pārstāvat biedrību par dzīvot un jā, citādi es labprāt vēlētos uzklausīt nelielu stāstu, kas jūs esat, kā jūs nokļuvāt šajā biedrībā un kādu atbalstu arī, kādu atbalstu un kā jūs iesaisties biedrības darbībā. Labi, tad mani sauc Jūlija. Es šodien tiešām pārstāvu biedrību par dzīvot. Šī biedrība ir onkoloģijas pacientu atbalsta biedrība, kas sniedz atbalstu tieši pacientiem un viņu tuviniekiem ar šādu diagnozi. Principā biedrības pirmsākumiem ir vērojami 2011. gada, kad biedrības dibinātāja, kuru sauc Jūlija Škarapūte, viņa pati gāja cauri ārstēšanas procesam, un viņa bija sapratusi, cik svarīgs ir līdzcilvēku atbalsts, un vispār cik svarīgs atbalsts ir kā tāds. Nav obligāti, ka to atbalstu sniedz līdzcilvēki, varētu būt, ka tie ir ārsti, varētu būt, ka tie ir kaimiņi. Vienalga, jebkuru cilvēku atbalsts bija svarīgs. Principā sākotnēji tā, kā bija satikušies 5 cilvēki, diezgan spēcīga psihologa vadība un notikusi atbalsta grupa onkoloģijas pacientiem. Tā grupa turpināja savu darbību un likumsakarīgi izauga līdz biedrībai. Proti vēlāk, kad bija skaidrs, šis atbalsts un vispār šis tikšanas reizes ir nepieciešams gan tiem, kas turpināja meklēt šīs sesijas, gan arī jaunpienācējiem, tad bija pieņemts lēmums reģistrēt biedrību nodibinājumu reģistra, kas arī tika izdarīts. Vēlāk, protams, biedrībā arī likumsakarīgi ieguva statusu par sabiedriska labuma organizāciju kļūstot. Principi par laimi vai diemžēl pašlaik biedrība apvieno vairāk nekā 270 pacientus. Tas ir tiešām liels skaits. Šeit grūti komentēt, vai tas ir labi vai slikti, jo patiesībā no vienas puses, protams, gribētos, lai vispār neviens cilvēks nesaskartos ar šādu diagnozi. No otras puses ir svarīgi, ka tomēr dzīve ir dzīve, un mēs visi turpinām baudīt to tādu, kāda tā ir. Ļoti svarīgi, ka ja tomēr aizvien vēl nav atrasts līdzeklis, brīnum līdzeklis vēža ārstēšanai, tad tiecīgi ir svarīgi, lai cilvēki saņem tādu gan informatīvu, gan psiholoģisku atbalstu savā ārstēšanas ceļa. Faktiski arī notiek gan atbalsta grupas ar psihologu, gan mākslas terapijas meistarklases, gan tikšanās ar ārstiem un citiem speciālistiem, jo ļoti svarīgi ir saņemt vienu vai otru informāciju laicīgi un arī nomierināties, varētu tā teikt. Varētu teikt, ka arī no malas var redzēt un vērot, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi redzēt, un saprast, apzināties, ka viņi nav izņēmums. Kas notiek mūsu pasaulē? Mēs atveram internetu, un pirmais, kas piesaista uzmanību, ir kaut kādas negatīvas ziņas. Ja mēs sākam meklēt kaut ko par tēmu onkoloģija, noteikti lēc ārā kaut kādi beidīgi stāsti ar dramatiskam beigām. Un tas, protams, ietekmē gan noskaņojumu, gan vēlmi ārstēties, gan vispār kaut kādu cerību būt izārstētam un izietam cauri. Bet tā paša laika, ja cilvēks satiek citus, ka bieži vien viņam pašam par pārsteigumu mēdz izrādīties viņu bērna klases biedru vecāki nejauši ar tādu pašu diagnozi. Vēl tiešām citi pat pazīstam vai nepazīstam cilvēki, un tad iet kopā cauri tam visam un arī saņemt visu informāciju, un ne tikai informāciju, bet principā arī tādu tā kā uzmudrinājumu, varētu tā teikt, tad tas ir pavisam savādāk. Tas dod pavisam savādāku noskaņojumu, tas dod pavisam savādāku skatu uz nākotni, es tā varētu teikt.
tas bišķiņ varbūt par biedrību, gan jau, ka mūsu sarunas laikā radīsies vēl jautājumi, bet tagad es nelaupīšu laiku jums, tad ļaušu izteikties. Jā, jautājums ir, kāds ir tavs pienesums, kā tu darbojies, ar kādu pievienoto vērtību tu esi šajā biedrībā? Varētu teikt, ka es pievienojos nevis no pašiem pirmsākumiem, protams, ka es darbojos kā brīvprātīgā, un tā vispār mans amats, mana profesija ir diezgan nopietnā un diezgan atbildīga, pakļauta ļoti lielam stresa līmenim, bet pašlaik es zinu, ka pati par sevi es esmu ļoti kreatīva no vienas puses, no otras puses man arī patīk palīdzēt cilvēkiem un arī just viņu pateicību par to, ko es daru. Biedrībā man ir tāda iespēja izpausties. Es neliedzu sev ģenerēt idejas, un pārējie biedri man tā kā atbalsta gan par projektiem, gan par kaut kādiem attīstības virzieniem, gan par speciālistu piesaisti, gan par to, ko mēs varētu uzrunāt un ko mēs varētu vēl organizēt un kā mēs vēl varētu attīstīties. Attiecīgi arī ir svarīgi dzirdēt paldies, un ja cilvēki tā kā dzird to pateicību, tad tas arī ceļ spārnos un liekas, ka jebkās, ko tu dari, un īstenībā tas ir svarīgi, es domāju, ka cilvēkiem, ka tas tiek novērtēts, jo bieži vien mūsu sabiedrība mēs aizmirstam pateikties blakus esošiem cilvēkiem par viņu darbībām, par to, ko viņi dara, varbūt vienalga par naudu vai bezmaksas. Tam nav nozīmes, bet cilvēki mēdz būt nenovērtēti un ir ļoti svarīgi būt novērtētam. Jā, un runājot par kaut kādam konkrētam lietam, ko es biju darījusi. Es biju, pieņemsim, moderējusi divas aktivitātes. Es pagājušajā gadā piedalījos mūsu biedrība kopā ar vēl vienu biedrību Dzīvības koks. Mēs piedalījāmies festivālā Lampa, sākuma festivālā Lampa, kur mēs arī mēģinājām informatīvi un sarunu veidu un dažādu aktivitāšu veidu mazināt onkofobiju sabiedrībā, kā arī informēt par nepieciešamību veikt skrīningu un veikt profilaktiskas pārbaudes. Ārstiem sarunājamies ar pacientiem. Lūk, tur es biju kā šis aktivitātes moderātori 2 dienu laikā. Arī vēlāk mums bija ļoti labs projekts, kurā nosaukums bija Jauniem pārdzīvot. Tas bija veikts sadarbībā ar Erasmus Plus programmu. Un šajā gadījumā mūsu akcents bija vērsts tieši uz jauniešiem, pusauģiem un jauniem cilvēkiem, bet kas nav paši onkoloģijas pacienti, paldies Dievam, bet kas ir saskarušies sava ģimene vai draugu loka ar šo diagnozi. Tas bija ļoti svarīgi, tie ir veseli jaunieši, bet jau rodas jautājumi par viņu veselību, par iespējamu kaut kādu ģenētikas jautājumu, par to, kāda veida uzvesties ar savu tuvinieku, kurš iziet ārstēšanas posmu, un patiesībā tik tiešām tajā brīdī sanāk, ka visi spēki un visa uzmanība tiek veltīta tieši pacientam, un viņu tuvinieki un arī viņu bērni varētu būt palaisti pašplūsmā. Un, respektīvi, mūsu tādi aktīvi jaunieši, viņi veidoja savu YouTube kanālu, viņi bija satikušies arī ar speciālistiem, dažādiem ārstiem un arī ar pacientiem, un bija palaisti 10 raidījumi, nosaukšu tā ļoti cēli, YouTube raidījumi ar dažādu veidu speciālistiem. Finālā tas projekts arī vainagojas ar konferenci, kura nosaukums bija Bailes Mūs, un es arī biju iesaistīta gan šī projekta tā kā koordinēšana, gan arī pašas konferences organizācijā, un arī turpmāk kopā ar vienu no jaunietiem es arī biju tā kā moderātori.
Tas ir tā, kur es varu radoši izpausties, bet, protams, es arī veidoju kontaktus, tad es jau biju minējis, ka mana profesija ir diezgan nopietna, tad attiecīgi bieži sanāk izskatīt arī likumu grozījumus, bieži sanāk tikties ar politikas veidotājiem, ar likumdevējiem, arī ar dažādu valsts institūciju pārstāvjiem. Bet tā ir tā puse, kurā visdrīzāk mūsu skatītājus varētu neinteresēt. Paldies, ka tu padalījies gan par pašu biedrību, tā darbību, kā tā ir radusies, un kādas ir tavas aktivitātes, un jūs teicat, ka varbūt arī dažādas šīs aktivitātes, sākot ar Erasmus Plus projektu. Kas esi tu? Kā tu nokļuvi līdz arī biedrībai, un pastāst arī par sevi. Sveiki visiem! Es esmu psiholoģe, saņēmu magistra grādu psiholoģiem. Rīt arī mācos Lietuva par psihoterapijas speciālistu eksistenciālajā pieejā. Es strādāju privātpraksē, kā brīvprātīgā biedrība pārdzīvot. Tas mans ceļš, manā draudzībā ar biedrību, kas sākās. Es iepazinos ar Jūliju Škaraputu vienā no apmācībām, jo es kā katrs varbūt psihologs izvēlos to savu lauciņu. Un es sapratu, ka darbs ar pacientiem ar onkoloģiju, ar tādu diagnozi, ar krīzes situācijām ir tāds mans lauciņš, jo, teiksim, mana ģimenes vēsture arī bija un ir onkoloģiem. Es tiešām jūtos brīvi šajā tēmā, jo man tiešām ir pārliecība, ka šo slimību var ārstēt, var pārdzīvot un ar to var dzīvot. Es domāju, ka speciālistam, kurš strādā šajā jomā, tiešām jābūt pārliecinātam, lai dot to pārliecību pacientam. Jūlijai bija tāds aicinājums pievienoties speciālistiem, lai palīdzētu. Sāku kā brīvprātīgam, sadarbojos ar viņu un sniedzu individuālas konsultācijas biedrības dalībniekiem. Un arī tā kā es mācījos vēl magistratūra, radās tāda doma, ka es rakstīšu savu diplomu darbu par onkoloģiju, par šo tēmu, un tā arī izdarīju. Ka man arī prakses darbs, kvalifikācijas prakse bija saistīts ar šo biedrību un arī ar dzīves kokus. Tur es arī biju praksē mūsu Latvijas onkoloģijas centrā dzīves koka, spekāvota un biedrība pārdzīvot. Un tā es arī turpinu to darīt. Vairāk ar biedrību pārdzīvot. Paldies, Veronika. Es atceros mūsu pirmo zvanu un sarunu caur telefonu, kad es uzrunāju biedrību, tad tas, kas man ļoti palika prātā, ir tas stereotips, kas bieži cilvēkiem arī gan pacientam, kas ir saņēmis diagnozi, gan arī līdzcilvēkiem un apkārt esošajiem liekas, ka, ja ir šī diagnoze, tad tas ir pavisam viss slikti, bet tas ir vairāk tāds stereotips. Un varbūt tu varētu parādīt to skatu, ka ir šis stereotips un īstenībā nevienmēr tā ir tāda viena galējība, kas uzreiz asociēs varbūt no publikācijām vai interneta rakstiem un sociālā tīkla, ko mēs redzam, vai kaut kā varbūt varētu par to bišķi vairāk pastāstīt, padalīties. Es domāju, ka var sakt par to, ka pacients saņem to diagnozi onkoloģiju. Tas tiešām ir krīzes situācija, un ir tāda sajūta viņam, ka no visas pasaulē ir tāds pasaules sabrukums, viss dzīve beigusies, it kā kaut kāds trupceļš, tāds izmīšums un it kā vispār izējas nekur nav. Cilvēki apkārt arī tā uztver. Jo es domāju, ka tas arī saistīts ar to, līdz ārstēšanai gandrīz nav redzams, ka cilvēks slimo. Dažreiz pat cilvēks nejūt sāpes, bet, kad sākas ārstēšana, tas parādās ārēji. Jā, teiksim, ķīmijterapija, cilvēks zaudē matus, un tas ir redzams.
ārstēšanas procesa cilvēks slikti jūtas, bet tas ir daļa no ārstēšanas procesa. Cilvēki, tas ārējas izpausmes, tās ļoti grūti, to grūti pieņemt un apkartīt sociālis, tad grūti arī pieņemt citiem. Jo citi cilvēki, kad viņi redz tādu, grūtu slimību, viņi saskaras paši ar savu sajūtu, ar savu iespējamu slimību, ar savu iespējamu nāvi, un tad viņi pārdzīvo to vispirms. Cilvēks negrib ar to saskarties. Mēs, kad piedzimam, mēs it kā sapratam, ka nav citas izējas no dzīves izņemot nāves. Bet tas notilks kaut kad. Bet kad mēs redzam cilvēku ar tādu diagnozi, mēs sapratam, ka tas kaut kad var būt rīt, varbūt pēc gada. Paliek jau kaut kāda reāla situācija. Un ar to ļoti grūti samierināties. Un uz to negribas skatīties. Nē. Tas būtu kaut kāds. Tas nenotiks ar manīm. Kaut kād, bet kād. Tāpēc tā arī notiek, ka es negribu skatīties. Tur slimo. Manā pasaulē viss jābūt skaistām, smukām. Un tad tas onkopacients, viņš paliek tad vientulībā. Jo es pieminēšu, es domāju, jau mūsu laikos visi zina, kas ir Jungs, un Jungs rakstīs, ka vientulība ir ne tad, kad mums nav cilvēku blakus, bet tad, kad mēs nevaram brīvi runāt par to, kas mums ir svarīgi. Un tad onkopacientam ir svarīgi runāt par to, kas ar viņiem notiek, lai pārdzīvot to situāciju. Ne par velti tam mūsu biedrība ir pārdzīvot, jo tiešām tas emocijas, to krīzi vajag pārdzīvot, un tas ir tiešām iespējams. Jā, tas bija tik plaši, un arī atsaucoties uz Junga, kad ir tik svarīgi atrast arī atbalstas punktu un par to runāt. Varbūt kādu no jums var padalīties par to, kādi ir bijuši šie, varbūt labā prakse vai kā pacientam rīkoties, kad viņš saņem šo diagnozi, jo iestājas uzreiz krīze iekšējā un emocijas gāžas aumaļām pāri par to visu. Kādi varbūt ir tie pirmie labākie soļi, kā rīkoties pašam pacientam tajā brīdī, jo pieļauju, kad viņi ir vieni paši, kad viņi saņem šo diagnozi kopā ar ārstu un kaut kādā brīdī jāiziet arī no kabineta un jāsāk pieņemt vai kā labāk viņam būtu tajā brīdī. Es domāju, mēs Jūlijā arī var ko pēc tam pateikt. Es pateikšu tā, ka mums, diemžēl, mums ir tāds protokols ārstēšana, kad viņš ir. Ārstiem ir 15 minūtes. Viņš pateiks pacientam, kas notiek, un kād jābūt, un viss. Jā, un tu pareizi pateici, ko darīt tālāk. Viss, ko darīt, nav sapratams vispār. Tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām rīkoties soli pa solim, iet soli pa solim. Es šobrīd saņemu diagnozi. Es zinu, ka man jāiet pie ārsta tāda diena pus vai operācija vai nozīmēta ārstēšana. Tad es varu sev meklēt to palīdzību. Jā, mums Jūlē teica, ka ir interneta daudz informācijas, bet to tiešām ļoti labi jāfiltrē. Ir mums arī mūsu biedrība un arī ir iespējas daudz citas biedrības jāvēršas tur, jo šeit tā informācija ir tiešām filtrēta par visām ārstēšanas iespējām, par psiholoģiskās atbalsta iespējām. Viss ir zināms jau. Tas ceļš jau ir zināms. Ir cilvēki, kuri to ir izdarījuši. Nav tā kā, teiksim, ir atbalsta grupā, un tev ir 10 cilvēki, un visi šodien saņem mūsu diagnozi un nezinu, ko darīt. Ir puse būs tie, kuri jau zina,
kuri izgājuši jau operāciju vai ķimioterapiju, un viņi jau zina, ko darīt. Un būs jau tie, kuri tur pabeiguši kaut kādas apmācības, uzsākuši jaunu dzīvi, nezinu, šķirusies, laulājies, piedzima bērni. Tādi arī būs. Un arī tad rodās tāda sajūta, kā dzīve turpinās. Tiešām pēc diagnozes dzīve turpinās. Tas pirmais solis, pirmais ir un galvenais ir ārstēšanas process. Ļoti svarīgi tikt galā ar emocijām, tas emocionālais atbalsts, pie ārstiem saņemt ārstēšanu un meklēt emocionālo atbalstu. Teiksim, ja cilvēks dzīvo savā ģimenē un ģimenē palīdz, un it kā nevajag kādu citu atbalstu ļoti labi. Bet, ja tur trūks, mēs ejam pie draugiem, ejam atbalstā grupā, pat ļoti svarīgi arī runāt, kā, teiksim, man šobrīd ir tāda diagnoze, katrs cilvēks ir atšķirīgs, man šodien vajadzīga palīdzība vai nevajadzīga, to arī jāsaprot. Un, teiksim, es gribu, lai man labākā draudzene atnāc pie manīs un kaut ko man pastāstā, ne par manu slimību. Nezinu, par kaut ko, par labu dienu, par kino, vēl par kaut ko. Un es gribu, lai mana māsa es gribu šodien būt gultā, lai mana māsa man atbrauktu, atvestu kaut kādu produktus un sagatavot man mīļāko ēdienu. Es to gribu, un to vajag skaidri pateikt. Jā, man šobrīd ir grūti, to pieņemt ir grūti, un par to vajag runāt. Skaidri un skaļi. Es tagad domāju, īstenībā, principā, pats svarīgākais ir tas, ko Veronika pateica, ka tiešām jāseko līdzi tam ārstēšanas protokolam, jo, principā, mēdz būt divas tādas galības, pat vairāk, varētu būt, ka vairāk. Viena varētu būt tāda, ka cilvēks sadzird diagnozi un viņš sāk staigāt pie citiem ārstiem, cerībā, ka kāds cits viņam pateiks kaut ko citu, ka gan jau, ka šis ārsts ir kļūdījies, un faktiski viņš zaudē laiku. Pie šādas diagnozes tas ir ļoti nopietni, nevar zaudēt ne minūti. Otrais variants ir tas, ka cilvēks arī varētu teikt, ka viņš netic mūsdienu medicīnai, ka viņš tomēr meklēs kaut kādas alternatīvas ārstēšanas metodas, nezinu, meditēs vai vienalga. Fantāzija cilvēkiem strādā ļoti labi. Lūk, un es teiktu, ka tomēr to nevajadzētu darīt, vajag darīt to, ko nozīmē ārsti. Un sekot līdzi, tomēr viņi ir speciālisti, profesionāļi savā jomā, un attiecīgi es domāju, ka ļoti svarīgi ir saņemt pilno informāciju. Ļoti pareizi Veronika ir pateikusi, ka ārstam tiešām tajā brīdi viņam ir burtiski pāris minūtes, lai pateiktu labs vai ļaunais. Principā tas arī ir viss, un tad, tas cilvēks paliek vai viens pats ar sevi, vai ar māsiņu, un dakteris jau aizskrējis kaut kur pie cita pacienta, vai ne, vai vienkārši cilvēks vispār nesaprot, kas ir noticis, un viņš vienkārši autopilota aiziet prom no tā kabineta, un pēc tam tikai viņam varētu pielēkt, rupji izsakoties. Lūk, un ļoti svarīgi saprast, kas notiek. Es pat domāju, ka būtu labi, ja būtu vismaz kaut kāda diezgan formāla, bet kaut vai sausa informācija, ko varētu izsniegt tam pacientam tajā brīdī, kad viņam tiek uzstādīta tā diagnoze, kā rekur ir tāda un tāda diagnoze, iespējami turpmākie soļi varētu būt tādi un tādi, iespējams vērsties tur un tur pēc palīdzības, būtu nepieciešams tas un tas. Informatīva, kaut gan varbūt tiešām sausa pieeja, jo cilvēki tiešām mēdz būt dažādi. Vienam, ja tur sāk kopā ar viņu raudāt, tas būs tikai par sliktu, otram tiešām vajag izraudāties, trešajam vajag, tā, stingri pateikt, tā, davai,
saņemies un uz priekšu, viss, kur horizonts ir, tur ir redzams, tev jāiet uz priekšu, viss, tūlīt izārstējies, viss aizmirsīsi, pēc tam darīsi to, ko tu gribēji darīt. Vai kardināli mainīsi, arī to Veronika bija pieminējusi, ka gan šķiršanas, laulības un vispārējais, tik daudz cilvēki vienkārši, biedri ir mainījuši savas profesijas, ir mainījuši savu dzīves stilu, dzīvi kā tādu. Arī bišķi atgriežoties varbūt pie biedrības nosaukuma par to pārdzīvot, šeit neiet runa tikai par pārdzīvošanu un tikšanu pāri, bet šeit arī runa par dzīvi. Par ko mēs runājam? Par to, kā dzīvot. Tiešām dzīvot. Nevajag gaidīt, ka pirmā reize, kad, Laura, mēs ar tevim runājam, ka, pieņemsim, cilvēkam skapī stāv skaista vakarkleita. Un tā gaida savu dienu un nevar sagaidīt. Ir bijušas tur kāzas, ir bijušas teātra izrādes, ir bijuši vairāki iemesli, lai vispār uzvilktu to kleitu, lai izvilktu un izbaudītu to brīdi, kā tu jūties tā, kā karaliene, kā princese, vienalga kā. Un sanāk, ka tas viss tiek atlikts uz vēlāko laiku, un kādēļ, ko gaidīt? Tev ir tā kleita izbaudi, labi, tu atnāksi, nezinu, tāpat kā, tu nejūtīsies kā Bridžeta Džonsa atnākot uz to karnevālu, vai ne karnevālu, kad viņa atnāca uz to pasākumu, tur zaķīšu terpā. Jā, labi, būs visi tur sporta terpā, kaut kāda tur zaļumbāla, tev būs vakarkleita. Ja tu jūtīsies labi, ja tu zināsi, ka tu perfekti izskaties, kāda starpība, kur kleita ir dabūjusi arī savu dzīvi, un tu arī dzīvo savu dzīvi. Nevis gaidi, ka kāds cits varbūt to padzīvos tava vieta. Tas tā, viši, liriskā atkāpe. Tā bija ļoti tāds pozitīva liriskā atkāpe un atgādinājums par to, ka mums ir jādzīvo šo dzīvi šodien un ļoti, ļoti jau ar pilnu tādu, kā es mēdzu varbūt teikt, ar pilnu tādu krūti, tādu, ka mēs apzināmies, ka, ir jāizmanto iespējas, jāuzrīkstās, tā kleita ir jāuzvelk, tā teikt, kas tik ilgi tiek gaidīt to īsto mirkli un kad tad viņš pienāks. Te varbūt arī tad runājot par mūsu arī tā pat podkāstu ierakstu, to, ka mēs arī vēlamies runāt par to, ka, ir jādzīvo jau tagad, un tas ir jāatcerās, kas ir ļoti, laikam, izaicinoši nereti mūsdienās. Tomēr, atgriežoties pie pacientiem un izejot no ārsta kabineta, kad 5 minūtes ir pagājušas, kā jūsu ne biedri, bet pacienti, kas ir nokļuvuši pirms kā viņi jums ir uzzinājuši, kādu ceļu viņi ir atraduši, jo, ja es pareizi saprotu, tad īsti kabinetā nav nekādas informācijas, ka varbūt dodaties uz šo vai šo biedrību, cilvēki kaut kā organiski līdz jums nonāk, vai es pareizi arī to sapratu? Jā, tieši tā. Es varbūt pateikšu par saviem novērojumiem. Pirmkārt, protams, ka mums jau sāk veidoties labākas sadarbības ar ārstiem, un attiecīgi arī dažiem ārstiem tomēr beidzot ir parādījušas tā kā māsas vai koordinātori, respektīvi cilvēki, kas var uzņemties to administratīvo slogu. Mēs par to bijām runājuši ilgu laiku, un beidzot ledus tā kā sakustējas. Un tad attiecīgi ir daļa no cilvēkiem, kuriem arī ārsts vai māsa vai kāds arī tā kā slimnīcas darbinieks varētu par to pateikt. Protams, mēs esam ļoti moderni un aktīvi sociālos tīklos, mums ir sava Facebook mājaslāpa, mums ir Instagrams, attiecīgi mēs arī publiskojam informāciju par sevi. Mēs sadarbojamies arī ar citām biedrībām, kas darbojas šai vai cita joma, bet kas skar tieši pacientu intereses. Skatāmies, ka cilvēki, kā es jau biju minējusi, ļoti neredz, bet pārsteidzošs brīdis varētu būt, kad izrādīsies, ka kāds tev tuvs vai zināms cilvēks jau bija tam gājis cauri.
Un attiecīgi tad sanāk, ka pavisam brīnumaina kārta varētu būt, ka cilvēki, kuri sveicinās ikdienā, nezinu, darbā vai sporta kluba vai vēl kaut kur, pēkšņi nonāk biedrībā, pacientu statusa un izrādās, ka viņi jau ir pazīstami. Ja, varbūt viņi par to sāk runāt, tad attiecīgi viens pasaka otram, un tad, tāds tā kā tāds paziņu un draugu būšanas variants. Bet ļoti labu lomu spēlē arī internets, tā skaita, jo mēs arī publiskojam savu rakstus par dažādām tēmām, kas skāra onkoloģijas pacientus, arī cenšoties sniegt maksimāli pārbaudītu un pozitīvu tomēr informāciju par šo diagnozi un arī dažādiem gadījumiem, ar kuriem pacienti varētu saskarties. Un pēc šādām publikācijām mēs arī vērojam, ka iestājas kaut kāds neliels, bet vai pat lielāks pacientu tā kā pieplūdums. Jā. Bet speciāli mēs mēs tiešām nestāvām pie slimnīcām. Diemžēl mums nav tādu resursu. Mēs varbūt arī noderētu, ka kāds biedrības pārstāvis būtu visu laiku vai tur vismaz noteiktas dienas slimnīcas telpas, bet attiecīgi visam jābūt laika resursam, jābūt cilvēku resursam, jābūt gribēšanai un spēju to visu darīt. Jā, viennozīmīgi. Veronika, varbūt vēl ir kaut ko papildināt šajā kontekstā par to, kā pacienti nokļūst vai kā tālāk. Vienīgais, kā tieši pie man nokļūst, kā, individuāli nokļūst, jo man ir rekomendē vienkārši kolēģi, jo ne visi strādā ar onkoloģiskiem pacientiem. Tie, kuri zina, ka es strādāju, tad viņi vienkārši rekomendē, kā ir Veronika, tad jūs varat ar viņu, jo strādāju ar pacientiem un ar viņu tuviniekiem. Kā, teiksim, daži speciālisti strādāja ar suicidāliem pacientiem, es nestrādāju, visiem ir savs tāds lauciņš, tā notiek mūsu tādas sfēra. Tā pakavēsimies bišķiņ vēl tajā agrīnajā fāzē, kad ir noteikts un ir iziet ārā no kabineta un cilvēks arī meklē dažādus resursus. Un šajā brīdī es domāju, varbūt Veronika no tavas puses kādi ieteikumi, kā cilvēkam neapjūt, ka viņš varbūt lasa dažādos citos blogos un kā tās video, viņš meklē dažādas resursus, viņš meklē atbildes uz saviem jautājumiem un neskaidrībām, kā nenonākt tajā galējībā. Jo pieņemsim, ka viņš vēl nav nonācis pat līdz biedrībai, kur var paskaidrot arī cilvēciskajā valodā. Jā, kā neapjukt pie daudz dažādiem resursiem, kas nereti velk tomēr uz to, nepārāk gaišo pusi un nedod to cerību, kad ir iespēja un var dzīvot. Tas izklausīsies nedaudz tāds savādi, bet tas pareizākais variants nelasīt tik daudz tiešām. Jo pirmais, tas ir klausīties to, ko teiks doktors. Un nav tā, ka pacientiem nav variantu atnākt otru reizi pie doktora, trešu un ceturtu. Tā iespēja ir pierakstīties, atnākt, ir ārsti, onkologi, ir ārsti, ķirurgi, onkologi ķirurgs, ir ārsts ķīmijterapeits un tā tālāk, tad var atnākt. Galvenais, jo, kad cilvēks iznāk no kabineta, ir tad apmulsums, tas pāries, tad mājas, tāda mierīga, nosacīti, jā, sapratu, bet tāda atmosfēra, jāsēžas, jāņem pildspalvu. Es tā arī ar saviem pacientiem arī strādu mierīgi, ņem pildspalvu, ņem lapiņu un raksti jautājumus. Man ir tur 10, 15 jautājumi. Un ar tiem lapiņiem, ar tiem jautājumiem jāiet pie ārstiem. Jo labi, var arī, es izlasīju internetu labi, tad ir jautājums. Labāk to jautājumu nest pie doktora.
Jo mūsu fantāzijas, kad tu teiksi, mums aizvest jau, tāda taisna ceļa uz kapiem. Jo, kā teiksim, pacients lasa statistiku. Šajā statistikā, pieņemsim, pirmā stādija krūts vēzis izdzīvo 90%. Ko tas pacients redzēs? Ka ir 10, kuri neizdzīvo. Tur vēl nebūs rakstīts, ka izdzīvo 10 gadu laikā. Viņš pat neredzēs, ka 10 gadi viņam vispār noteikti ir. Viņš redzēs tikai, ka vis 10% neizdzīvo. Tas ir tāda fokusēta uzmanība un uz slikto. Tāpēc mierīgi rakstām jautājumus. Pat ja kaut ko izlasījam, rakstām un jautājam. Nefantazējam. Tas man liekas ļoti svarīgi. Izrakstīt, manuprāt, arī viss tās domas, viss, kas tur iekšā sakvārītas, un izrakstīt tos savus jautājumus, un tad aiziet pie speciālista, kurš jau var attiecīgi paņemt diagnozi, ko viņš redz visu, un pielikt to jautājumu, saprast, ka varbūt tur vispār nav kopējā atbilde, ir visam kaut kā citā, nevis tas, kas ir izlasīts internetā, vai vēl jo ļaunāk mūsdienās mums ir mākslīgais intelekts, dažādi risinājumi, kas arī sniedz atbildes. Un atcerēties, ka ir jādodas pie speciālistiem, kas ir ar pieredzi un ar zināšanām un ar attiecīgiem dokumentiem, kas apliecina, ka viņi ir spējīgi sniegt atbalstu. Un šeit nav tādu, ka kādu, es atvainojos par stulbu jautājumu. Tas ir manas veselības jautājums, manas dzīves jautājums. Ja man tas moc uztrauc, tad to jautājumu jāuzdot. Tas ir svarīgi. Šī bija ļoti labi piebilda, ka nav stulbi jautājumi, ka viņas ir jāuzdod. Tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Kādi varbūt ir šie ieteikumi līdzcilvēkiem šai brīdī, kad ir uzzināts joprojām diagnozes sākumā, iespējams pat, es pat pieļauju, varbūt cilvēks pat nevēlās tagad, bet viņš sāk mainīties, var just, un kā līdzcilvēkiem reaģēt un kā viņiem sniegt šo atbalstu, kāda ir labā praksa, kā rīkoties viņiem šajā brīdī. Šeit arī tuviniekiem arī jāsaprot vispirms, ka viņi arī ir krīze, viņi arī ir šokā, tev tūs mīļš cilvēks slimo, un arī to nevar prognozēt visu. Arī visi apkārtēji cilvēki arī atrodas šajā situācijā. To ir jāsaprot. Mainās tas viss tūs aplis, radinieku, kolēģu, draugu, tas loks, viss mainās. Nav tā kā viens slimo un visiem viss labi, nē. Tāpēc visu, ko es runāju iepriekš, gandrīz visu var pārnest uz tuviniekiem. Ja viņi tāpat pārdzīvo, tad tas arī soli pa solim. Kas notiek šobrīd? Kā ārstēties, kā iet pie ārsta? Galvenais, ko nedarīt, ir blakus slimojušs cilvēks. Nevajag tādus vārdus, it kā viss būs labi. Tas ir slimojošs cilvēka kaut kāds mūks un ellē. Neviens nezin, kā būs. Mēs visi ceram, bet neviens nezin. Tad mēs izējām no realitātes. Šobrīd ir tā. Šobrīd ir diagnoze, rīt mēs ārstējamies, parīt mēs vēl kaut ko darīsim. Un tas ir viens solis, viena diena. Tas ir svarīgi. Un tuviniekiem ir arī jārūpējas par sevi, arī jāsaprot, ka tas ir arī krīze viņiem, un jājautā slimniekam, kā tev palīdzēt, kā es varu tev palīdzēt, vai es varu kaut ko izdarīt šobrīd, vai es nevaru. Ja es šobrīd nevaru, tad es nevaru. Tad es rūpējos par sevi šobrīd. Ja es varu, es esmu blakus. Varbūt Jūlija kaut ko piepildīs vēl.
Es tagad klausījos, es sāku domāt par to, ka pirmām kārtām droši vien, ka tuviniekiem, ja viņi vien nav onkologi, nevajadzētu iztēloties, ka viņi visu zina. Ja pat tie nav pat tuvinieki, labi, draugi, paziņas, kolēģi, vienalga kas. Respektīvi, nevajag teikt kaut kādus piemērus, ka, nu jā, man tur arī, nezinu, kaimiņš tur arī slimoja, nekas, viņš vesels 3 gadus pēc diagnozes nodzīvoja, viss bija labi, viss ir labi. Jā, un tad, nevajag tādus piemērus. Attiecīgi arī nevajag kaut kādus, piedāvāt kaut kādas alternatīvas ārstēšanas metodas. Ja vien, saku, ka, protams, ka pie nosacījuma, ka cilvēks ārstējās tāda veida, kā ārsts viņam iesaka, jā, tad, attiecīgi, ja gadījumā kāds tur varētu ieteikt, nezinu, vairāk staigāt svaiga gaisa, ok, vai kādu, lai pastaigātu svaiga gaisa, labi, sastādīšu tev kompāniju, nav problēma. Tu vēlies strādāt, nezinu, no rīta līdz vakaram, ja tev tas palīdz pārslēgt savas domas no tavas diagnozes, lūdzu, strādā. Ja vien, protams, ka tu nenodari sev pāri pavisam. Teiksim, tādi varianti, ka tiešām arī varianti no interneta, varianti no grāmatām, no filmām un tā tālāk, īsti visdrīzāk nedara. Arī mēdz būt vajadzīga tīri fiziska palīdzība. Nezinu, sakārtot māju, uztaisīt paēst. Vēl kaut ko, nav spēka tajā brīdī paprasīt, kam prasīt, vienmēr tu taču pats to esi darījis, kādēļ kādam tas ir jāprasa. Varētu būt arī kaut kāda cita veida palīdzība vai vienkārši palīdzība tāda veida, ka vispār tu paklusē. Tev viss ir labi? Jā, viss ir labi. Viss cilvēks par to nevēlas runāt. Tā ir tava, nezinu, bieži arī cilvēkiem sanāk pašiem viņam gribas, viņam tā dzīve varētu būt tik, es, protams, atvainojos par tādu novērojumu, bet varētu likties tik garlaicīga, ka viņam pašiem gribas kaut kādu ekšanu vismazai no seriāliem. Kādam kaut kas ir noticis, kā tu jūties? Kas tur, kas būs tāda? Kā tavi bērni? Nevajag, vispār. Tā, ja cilvēkam ir laiks par to padomāt, nevajag vēl vairāk to viņu tā kā veicināt uz to domāšanu un vēl uz kaut kādu sēdēšanu blakus ar tādu asaram acīs. Varbūt aiziesim ar tevi un kopā zarku izvēlēties, varbūt tā vēl piedāvāsim, arī baidīs atbalsts, vai ne? Tas tā, jo cilvēkiem liekas, ka jā, viņam pašiem šķiet, ka mēdz būt tik garlaicīga dzīve, ka viņi cenšas kaut kāda veida, nezinu, kļūt par tādiem emocionāliem vampīriem, ka viņi varojās burtiski no tā cilvēka bēdas. Ja tiešām ir vajadzīgs tas atbalsts, cilvēks par to nerunā, viņš nestāstā, kādēļ viņam ir tā parūka un vēl kaut kas, varbūt tiešām viņš nevēlas stāstīt vai varbūt nevēlas jums stāstīt. Teiksim, arī tā. Es atvainojos, ka es esmu skarba, bet fakts kā tāds, ja ir vēlme palīdzēt, tad vai atklāti par to jāparunā, kāda veida to var izdarīt, vai attiecīgi jāizdara to, teiksim, maksimāli saudzējuši. Jā, es piefiksēju pie sevis tās domas, ka tā ļoti tēlēn, lai gan tas būtu teikt, nelīst cilvēkam dvēselē, ja viņš pats nesaka, tad nav nepieciešams līst viņam dvēselē iekšā un soli pa solīti, ka tas ir ļoti svarīgi, un es sadzirdēt, kā palīdzēt, ja cilvēks saka kaut ko konkrēti, bet ļoti saudzīgi un tiešām nelīst tajā dvēselē, ja cilvēks nerunā, tad pieņemt to, varot vienkārši pabūt viņam blakus un arī paklusēt, es nezinu. Bet, jā, Julīte vēlējies papildināt? Jā, es gribēju papildināt, jā, tik tiešām
arī par to, kas ir speciālists, kas nav speciālists. Kādēļ cilvēki ir iedomājušies, ka viņi ir psihologi? Kādēļ viņam gribās, teiksim, uzņemties to lomu? Tā ir ļoti liela atbildība. Un tiešām tā brīdi varētu būt, ka labāk ieteikt vērsties pie speciālista vai vismaz tā nejauši atstāt kādu informāciju uz galda, nezinu, kādu bukletiņu vai vēl kaut ko. Gribēsies cilvēkam izlasīs, redzēs visus kontaktus. Nav vajadzīgs, nevarsīsies, teiksim tā, bet, bieži vien tā piespiedu palīdzība var nodarīt pat lielāku ļaunumu. Tā. Tagad mēs varētu pāriet arī pie pie tiem posmiem, kas notiek, jo noteikti tur ir kaut kādi konkrēti tādi posmi, ko varbūt varētu pat nokomentēt, ko cilvēks izdzīvo, kad viņš saņem diagnozi un kurā brīdī varbūt viņš jau ir spējīgs arī pieņemt to un atrast motivāciju, to gaismas staru, horizonta gaismu tālumā. Viņš šeit, ka viss būs kārtībā un tikai iet uz priekšu. Tas nav tik vienkārši patiesība. Pēc teorijas, teiksim, ir tāda 5 pieņemšanas stādijas, tā teikt, ir, pirmā stādija, tas ir tāda izolācijas un šoka stādijas, kad cilvēks saņem diagnozi, pēc tam atnāk stādija ar dusmām par to situāciju un parādās tik daudz jautājumu, pieņemsim, kāpēc es saslimoju, vai par ko man tas tāda slimība. Pēc tam tad notiek tāds sarunu process, kad cilvēks var, pieņemsim, tāda pārunas vēst, ja tad ticīgs cilvēks ir, viņš sarunās ar Dievu, teiksim, ja es izversaļošos, tad es tur nesmeķēšu, vai tur nedzēršu, vai es vairāk mīlēšu tur kādu cilvēku, vai, tas tur milzīgs variantu skaits varētu būt. Pēc tam atnāk tā depresīvais stāvoklis, kad cilvēks apzinās, ka tas ir slimība, tas noticis ar manīm, tad kaut ko jādara tieši man. Un tad atnāk pieņemšana, ka viss man jārastējas, un tad es meklēju tos variantus. Bet tas process tas stadijas var mainīties. Būt vispirms dusmas, pēc tam depresija, pēc tam sarunas. Tad nav tā, ka cilvēks iznāk pēc teorijas visu. Ir pirmas šoks visiem ir. Tas skaidrs, ka cilvēks saņem diagnozi. Bet tas process var aizņemt gadu, kādam mēnesi, kādam 2 gadus. Tas tiešām, tā kā Jūlija minēja, kā cilvēks, teiksim, saņems diagnozi no viena ārsta un iet pie cita. Nē, es to pārbaudīšu, nepieņemšu, meklēšu. Katram ir savs process, bet tas arī saņems laiku. Pat ārstēšanas procesa it kā cilvēks saprot, ka viss it kā es pieņēmu, es ārstējos, bet ir tā, ka dažiem es ārstējos, bet es to nepieņēmu. Es varbūt, kā cilvēks atrodas vēl tā stādiju, kur dusmas, kāpēc kāpēc man, kāpēc ne kaimiņiem, vispār par ko es esmu tik labs cilvēks, es esmu labi cilvēki visiem. Un slimība atnek un neizvalās. Labu cilvēku, sliktu cilvēku, tas vienkārši notiek, tas ir dzīve. Un ar to kaut kā jāsmirinās, jāpieņem, jāpārdzīvo, arī gribas tā pateikt un jāsteidz. Tas ir tik svarīgs, tiešām tik svarīgs lēmums ārstēties.
jo mana praksa ir pacienti, kuri atteikušies. Vienīgi no tieši mazas stādijas atteikuši ārstēties. Apzinīgi nolēmuši darīt tā. Tas ir, tā kā es nepiekrītu, tā dziļi sirdī un veseli, bet ir tā, jā, gadījumi. Bija otra daļa kaut kāda tava jautājuma. Svarīga daļa nepiemē varbūt. Man radās tas jautājums tajā brīdī, kad ir šie dažādie posmi, kas miksējas savā starpā, un kaut kādā ziņā ir ļoti svarīgi, kad ir cilvēks, kā piemēram tu, Veronika, kas spēj paskaidrot arī to, kad viss ir plūstoši un mainoši, un ka tas ir ok, ka tādas sajūtas rodās arī, un es pieļauju, ka arī par to ir sarunas arī pašā biedrībā, atbalstu grupā pacientiem, kur viņiem paskaidro, kad, jā, tas viss ir ok, un ka tādi ir arī citi, tas ļoti, ļoti svarīgi. Savādāk ar visām emocijām, joprojām liekas ar visiem resursiem, un ja neiet pie speciālistiem, ir diezgan mulsinoši turpināt katru dienu solīt pa solītim. Tas ir tikai vēlos uzsvērt tādu kādām, kad ir jārunā ar speciālistiem par to, kā mēs jūtamies, gan fiziski, gan arī, tā teikt, emocionāli, kas ar mums notiek, un to visu izrakstīt, un ejot jau pie ārsta, kur tās vizītes tik tiešām ir ļoti īsas, tad būt arī sagatavotam ar saviem jautājumiem par to, kā es jūtos fiziski, emocionāli, un vai tas ir ok, un kādi ir varbūt tie ieteikumi tam visam. Julija, varbūt tev ir kaut kas arī papildinājums par šiem posmiem, ko es redzējusi no pacientiem biedrībā. Jā, patiesībā katram ir savs stāsts. Nav vienādu stāstu, absolūti. Lielākoties, ko es esmu pamanījusi un piefiksējusi, ir tās diezgan kardinālas pārmaiņas dzīvē. Jo cilvēki tiešām pārnestē nozīmē sāk vilkt ārā tas kleitas un sāk darīt beidzot to, ko viņi visu mūžu ir gribējuši darīt. Jā, un īstenībā tas arī veicina savā ziņā gan izveseļošanos, gan gadījumos, kad tā nav pilnīgi iespējama, tad vismaz to dzīves kvalitāti. Jo cilvēki sāk baudīt dzīvi. Viņam patīk tas, ko viņi dara. Bet, teiksim, tā reakcija un uzvedība pēc diagnozes uzstādīšanas mēdz būt pavisam dažāda. Viena dāma, pieņemsim, viņa vienkārši bija mūkusi prom no medmāsām. Kad viņi bija paredzēts kaut kādas tā kā manipulācijas, tur sistēmas vai vēl kaut kāds, viņa vienkārši, tieša nozīme, viņa vienkārši skrēja prom un viņa dzīvās pakaļ. Tad noķera izrastēja. Labi, tas tā, protams, ka bišķi melnais humors, bet fakts, ka tāds, jā, varētu būt arī tāda reakcija. Varētu būt, kā cilvēks pilnīgi saka, ka nē, es esmu tāda jau vecumā, ka es savu dzīvi esmu nocivojis, es tomēr neārstēšos. Bet viņš atnāk uz tām atbalsta grupām vai uz mākslas terapiju un kaut kā sanāk, ka, ja iepriekš viņš bija, salīdzinoši vientuļš, tad pēkšņi viņam apkārt sāk veidoties kāda sabiedrība, kaut kādi, nezinu, cilvēki, kuram ir līdzīgas vērtības, līdzīgas intereses, tad cilvēks arī sāk, nezinu, ceļot kaut vai pa Latviju, tad cilvēks sāk apmeklēt kultūras pasākumus. Pat viņš negluži tā kā sāk, bet atsāk. Viņš bija vienkārši pārtraucis to darīt kādu laiku, jo visu laiku bija dzīves rutīna. Un te viss pavisam savādākas krāsas, te viss, nav ko vairs gaidīt. Jā, un cilvēks varētu atnākt ar vienu tā kā dvēseles stāvokli,
bet kaut kā pamazām tas dvēseles stāvoklis un tas noskaņojums varētu mainīties. Pieņemsim, vīrietis, viņš ir ļoti sportisks, arī mūsu biedrības biedrs, jā. Viņš uz ķīmijterapiju bija skrējis. Turpat skrējā, tur tā kā sistēma un skrējā atpakaļ. Nu, lūk, arī tā, it kā pārējiem cilvēkiem, kā ir tāda pretestība, tas ir kaut kās tik šausmīgi nepatīkams, tik ļoti nevēlams, ka, tiešām, vajag sevi piespiest aiziet uz to, uz to procedūru, bet, kur cilvēkam ne, viņš vienmēr bija skrējis, tad, viņš arī atskrien ātri, un tad, viss tas ir beidzies aizskrien prom. Ka arī tādi varianti mēdz būt. Tad, nevar teikt, ka ir kaut kāda noteikta statistika. Nav tas statistikas. Ļoti, ļoti interesanti. Cilvēki ļoti, ļoti interesanti. Pavērot, papēt. Katram savs stāsts, pieredze un pieredze. Tieši tā. Kardināls pārmaiņas, Jūlija minēja, ka tas, kad esot šajā brīdī, cilvēkam ir kardināls pārmaiņas. Man atkal liekas ļoti interesanti, Veronika, kāpēc esot jau ar šo tādu ļoti lielu krīzes situāciju, ar faktu uz papīra, kāpēc cilvēkam iestājas tas drosme, vai es nezinu, kas viņš atcerās, kas viņam patīk, kā Jūlija minēja par sabiedrības pasākumiem. Kāpēc tikai tad cilvēki maina tiešām un dara tas, kas viņus laikam padara laimīgus? Tas ir it kā grūts jautājums. Cilvēkam, kurš to pārdzīvojis, ir viegls jautājums. Kā es jau minēju, mēs it kā visi zinām, ka mēs nomirsim kaut kad. Bet cilvēks ar smagu slimību, pieņemsim onkoloģiju, vai jebkuru citu smagu slimību, jo tādas daudz tiešām. Viņš zina, ka ir šodien, ja ne šodien, tad kad es izvilku šo kleitu, kad es nopirkšu šo biļeti uz lidmašīnu un aizlidošu kaut kur, ko es gaidīju, 10 gadus un neizmantoju iespēju. Ja es šodien labi jūtos, ja man šodien, es nezinu, ir tur 300 eiro un es varu uz 3 dienām aizlītot uz, nezinu, Itāliju. Tāda iespēja ir, kad es to izdarīšu. Jo onkoloģiski pacienti, izējot pēc ārstēšanas, pēc pirmas ārstēšanas, viņi to pacientu pārbauda, minimāli 4 mēnešus, pēc tam pusgadu, pēc tam katru gadu. Pārdzīvo to nenoteiktības stāvokli, katru to periodu. Ja būs recidīvs, tad kad es to izdarīšu? Tikai šodien. Tas stāvoklis, ko šodien ļoti apspriež un mīl šeit un tagad mēs dzīvojam, tie cilvēki dzīvo tiešām šeit un tagad. Jā. Viņiem ir pilnīgā garša par dzīvi, apzināta. Tur var mācīties un marcīties. Un kad viņiem ir kāds spēks viņiem ir, tas tieksme dzīvot, izbrīnā vienkārši. Es lieku, varbūt arī aizdomātas par to, ka mums cilvēkiem, kas nav, un arī klausītāji lokā, kas varbūt nav nonākuši, saņēmuši par laimi šo diagnozi, tik svarīgi atcerēties, ka mums ir jāiemācās dzīvot. Tas nav vienkārši ikdienas darbi, saimnieciskie maksājumi un pasēdēšana varbūt pie kādiem video vai seriāliem. Ir to jāmācās, bet vienmēr nevajag sagaidīt tādu smagu dzīves skolu vai es nezinu kaut ko, lai to atcerētos. Mums gan jau pamazām ir jāsāk apaļoties, un saruna ir tik interesanta. Mēs esam gan tikai pašā sākumā, kad pacientam ir šī diagnoze, jo noteikti ir vēl un vēl par ko varētu runāt par katru nākamo tādu, varbūt lielāku sadaļu, kas notiek ar cilvēku šajā ceļojumā. Bet šodien mēs nopaļosimies pie tā, ka mēs bijām pašā sākumiņā un kā pašam cilvēkam,
kā līdzcilvēki apkārt esošiem varbūt, nevis varbūt, bet labāk spēt atbalstīt un saprast. Tā kā man bija prieks īstenībā dzirdēt uz daudz dažādos piemērus, ko esat redzējuši jūsu biedrību lokā, kā cilvēki rēģē un kā daži skrien pie ārstiem fiziskā labā ziņā, kā Julija minēja, kad aizsporto uz turieni, saņem nepieciešamo procedūru un skrien tālāk, atbalsta fiziskās aktivitātes, pievēršoties arī par šo pašu biedrību. Julija, saki, lūdzu, kādas pirmām kārtām, ja starp mūsu klausītājiem ir kāds, kurš ir pacients, viņam ir šī diagnoze, kāda ir viņa soļi, lai sazinātos pie jums vai pievienoties, kas viņam ir jādara? Lai ar mums sazinātos, es domāju, ka tas būtu diezgan vienkārši. Es ieteiktu ieiet vai no Facebooka vai no Instagrama. Visdrīzāk Facebooks ir, es pieņemu, ka visdrīzāk klausītāji, kas varētu būt vienlaikus arī pacienti, varētu būt tie, kas lieto tieši Facebook. Nevis TikToku vai kādas citas jaunākas platformas. Un attiecīgi ierakstīt onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība, savstarpēja atbalsta biedrība par dzīvo. Un attiecīgi tur arī būs visi koordināts, var arī uzrakstīt privāto ziņu un uzreiz ar to cilvēku sazināsies. Jo mēs ļoti, ļoti ātri reaģējam uz visam ziņām, ko mēs saņēmam. Tā mēs atrodamies Rīgā, Rīga Viestura prospekta 22, mums ir birojs, kur arī notiek klātienes tikšanas, bet mums arī ir ļoti labi biedri un draugi no citām Latvijas pilsētām, no Liepājas, no Daugavpils, no Rēzeknes, no Cēsiem, visus, protams, nenosaukšu, bet, respektīvi, tā nav tikai Rīga. Un attiecīgi ar viņiem mēs arī vienmēr uzturam saziņu mūsu Telegram kanālā, drīzāk čata kanāls, tas ir mūsu sapnis, to mēs arī kādreiz realizēsim, es te pieņemu, bet pašlaik mums ir Telegrams čats, Terzētāva, kur attiecīgi ir noteikti, teiksim, ir iespēja tam pievienoties, un regulāri uz ikdienas kārtībā varētu rakstīt jebkurus jautājumus, kas uztrauc. Ir, protams, kā varianti, kur ir, teiksim, tas čats, kur ir tikai par ārstēšanu, kur var uzdot jautājumus par diagnozi, par izmeklējumiem, par turpmākiem soļiem, par ieteikumiem, arī par ārstu rekomendācijām, teiksim tā. Pie kurā ārsta labāk vērsties dažreiz. Lūk, bet ir arī divi tādi atbalstoši čati, kur cilvēki varētu vienkārši padalīties ar saviem priekiem, ar kaut kādam ikdienas lietam, jo tā ir tāda vienkārši sabiedrības un sabiedrīskuma veidošana, teiksim, tā nosauksim viņu tāda ziņa, jo cilvēki arī mēdz justies vientuļi, un te viņi diezgan atklāti varētu parunāt par tām lietām, ka viņus uztrauc vai tiešām par lietām, ar kurām gribētos padalīties. Tie arī varētu būt mums, pieņemsim, piekdienas, mums ir mīļu dienas, un tad attiecīgi tur cilvēki dalās ar savu suniešu un kaķiešu bildēm, kas ir, visus iepriecina. Tā dot tavu pozitīvu noskaņojumu. Mums arī tur notiek tādi tā kā izaicinājumi, jeb challenge, jo mēs zinām, mēs ļoti atbalstam fiziskas aktivitātes, un mēs pieņemsim ik pa laikam taisam 10 000 soļu challenge, tad attiecīgi tad dalībniekiem katra dienā tā kā sevi jāpārvar un jāizdara, teiksim, vismaz tāda piepūle, jānosoļot tik, cik var. Lūk, ir arī citi izaicinājumi vai citas aktivitātes, pieņemsim arī challenge prieks, kad cilvēki katru dienu dalās ar kaut kādam 3 pozitīvam lietam, kas viņam sagādājuši prieku šai dienai. Neskatoties uz visiem pārējiem blakus apstākļiem. Lūk tā.
Un saki, lūdzu, kas ziņā jāraksta? Ir jāraksta kaut kas, nezinu, tur jau diagnoze vai kas, vai vienkārši ir jāatraksta, kad vēlētos pievienoties. Kas ir tas message? Ir jānodod jums? Viss būs atkarīgs no tā, vai tas būs, pacients vai tuvinieks, aptuveni, kas tieši uzrunāja un kāds ir tas iemesls, lai, ja ir vēlme ar mums sazināties. Jo ar mums arī mēdz sazināties arī citas biedrības vai kādi uzņēmumi. Attiecīgi mēs esam atvērti sadarbībai, un mēs tiešām esam ļoti draudzīgi. Un attiecīgi vienkārši jāuzraksta tas, kādēļ tas cilvēks arī vēršas pie mums ar kādu domu un kas viņam būtu nepieciešams vai ko viņš saskata arī tālākajā nākotnē vai tuvākajā nākotnē. Un, ja gadījumā tas ir pacients, tad viņš vēlas nokļūt čata, tad čata var nokļūt tikai caur moderēšanu, un tad attiecīgi būs nepieciešams kaut ko pateikt vairāk par sevi. Un, ja ir kāds, kas vēlās pievienoties kā brīvprātīgais, tad tas pats ceļš arī uzrunāt caur e-pastu, un tad jau... Caur e-pastu, caur messengeri, es varu pateikt e-pastu, par dzīvot.onko@gmail.com. Un tiešām atbild. Ir atvērta uz sadarbībām un sarunām. Jā, tieši tā. Paldies, Jūlija. Varbūt ir kas sakāms un nepateikts gan tev, Jūlija, gan tev, Veronika, ko es vēlētos pateikt mūsu klausītājiem, skatītājiem arī, kas skatās varbūt video formātā šo sarunu. Tas, ko mēs neesam izrunājuši, bet būtu vērtīgs jā, tiešām pateikt. Ja nāc jautājums arī iespējams. Virklis pārdomām. Ja es varu, tad atkal sākšu es. Pirmām kārtām es noteikti, ja gadījumā būs jautājumi un ja gadījumā būs interesi no skatītāju puses, Laura, labprāt satiksimies vēl un varam izrunāt gan turpmāko ārstēšanu, gan jebkuras citas tēmas, kas varētu būt svarīgas mūsu biedriem vai cilvēkiem, kas nav mūsu biedri, bet, kam ir tuva šī tēma. Tad tas ir pirmais. Otrais, ko es noteikti gribētu aicināt visus, tad arī tāpat kā ar kleitam, tad arī neatlikt uz vēlāko laiku vizītes pie ārsta. Lūdzu, ja ir vēstuli par skrīningu vai kaut kas sāp, lūdzu aiziet, veltiet tam pāris stundas savas darba dienas vai pat ne darba, bet vienkārši brīvdienas, ja gadījumā kāds nestrādā, bet lūdzu izdariet to, jo ja ātrāk stādie kaut ko atklās, jo ātrāk un veiksmīgāk to varēs izārstēt. Un vēl jau vairāk, ja gadījumā jūs ātrāk uzzināsiet, ka nekas jums nav un viss ir pozitīvi un nav jums nekādas diagnozes, jo laimīgāk un ātrāk jūs varēsiet dzīvot tālu. Jā, tas no manas puses. Paldies, Jūlija. Vispirms no maniem ir tāda liela pateicība par uzmanību šai tēmai, jo man šķiet ļoti svarīgi par to runāt un daudz runāt. Un man tāda vēlme vēl gribas novēlēt visam veselību un mieru. Un pateikt tev, Laura, liels paldies par tavu spēju izklausīt un dzirdēt svarīgāko. Paldies! Paldies par labiem vārdiem, par šo sarunu. Veronika, vai arī kāds no klausītājiem dzirdot to, ar ko tu nodarbojies, ka tu esi ļoti nišēta un strādā ar onkoloģisku pacientiem pāri viņu līdzcilvēkiem, kā viņi var tevi atrast, uzrunāt un kāda viņa ir ceļveža līdz tevīm? Jā. Es domāju, ja jūs rakstīsiet kaut ko podkastā, tad jūs varat norādīt man e-mailu un telefonu numuru, vienkārši rakstīt WhatsAppā, jo, es strādāju, tā kā vieglāk vai e-mailā uzrakstīt vai WhatsAppā, tad es atbildēšu prieku. Jā. Liels paldies, ka padalījies, mēs piefiksēsim arī
Un, jā, no manas puses es esmu vienkārši ļoti laikam pateicīga par šo laiku. Mēs varējām aprunāties un jau iedot to pirmo starterīti, kā būt izejot no kabineta ārsta. Pēc 15 minūtēm man ļoti galvā iesēdās pēc 15 minūtes, jo es nezināju, ka tas laiks no 15 minūtes vienkārši paskrien cilvēkam tajā brīdī un visu dzīvi viņam pasēņa ar acīm. Un ka mēs jau paspējām vismaz to daudz maz izrunāt, un es ticu, ka mums būs vēl sarunas par arī nišētām tēmām, tā kā jā, klausītāji, skatītāji, jums ir arī kaut kāds tēmas par kopumā par šo visu, saskaldot viņu mazākos gabalos, ko es vēlētos dzirdēt, rakstiet komentāros, un tad jau uz saredzēšanos, sadzirdēšanos kaut kad vēl, Julija. Veronika, paldies par jūsu laiku un uz saziņu. Atā!